Tātad ir zināms, ka naudu 7,5 miljardus eiro mēs saņemsim, un tas nozīmē, ka katrs Latvijas iedzīvotājs, ieskaitot bērnus un pensionārus, būs ieguvis 2300 latu lielas kredītsaistības. Jautājums, kam Latvijas sabiedrība uzticētu šī lielā aizdevuma izlietošanas uzraudzību? Faktumu veiktā sabiedriskās domas aptāja liecina, ka 50% aptaujāto šīs naudas uzraudzību uzticētu valsts kontrolei. 42% pašām Starptautiskajam valūtas fondam vai kādai citai starptautiskai institūcijai. KNAB ieguvis 33% uzticību, bet Latvijas banka tikai 20%. Vēl sliktāk ir klājies mūsu valsts finanšu plānotājiem, slaktara vadītājai Finanšu ministrijai, kam uzraudzīt lielo naudu uzticētu tikai 11% aptaujāto. Arī banku uzraugiem Finanšu un Kapitāla tirgus komisijai uzticētos vien 10%. Kā redzams, tad vietējām institūcijām, kuru primārais uzdevums tieši saistīts ar finansēm un to uzraudzību, šobrīd ir visai zemes uzticēšanās līmenis. Sabiedriskās domas aptāja rāda, ka 70% iedzīvotāji ekonomikas nelaimēs vaino mūsu pašu valsts tuvredzīgo ekonomisko politiku, nevis globālos procesus. Bet, ja meklējot konkrētākus vainīgos, 51% aptaujāto krīzē vaino bijušo premjeru Aigaru Kalvīti un viņa valdību. Godmaņa valdības dārziņā akmeni met tikai 23%, bet Pareks virzienā 15% aptaujāto. Toties 41% uzskata, ka pie vainas ir Latvijas bankas, īpaši Skandināvu izcelsmes bankas, kas bieži vien pārāk viegli sniegušas kredītus visiem, kam vien nav bijis slinkums tos paņemt.